Labrīt! Šodien ir 5. janvāris, un es sāku savu raidījumu pateicība, mīlestība, pilnīga pieņemšana. Tā kā šodien ir 1. mēnesis, mēs skaitīsim 1. soli. Mēs atzinām, ka esam bezspēcīgi pret alkoholu, ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas. Pilnīga pieņemšana. Viņš nevar iedomāties dzīvi bez alkohola. Un kādu dienu viņš nevarēs iedomāties dzīvi vispār. Ne ar, ne bez alkohola. Jo viņš būs iepazinis tādu vientulību, kādu pazīst tikai retais. Viņš būs nonācis kraujas malā. Viņš vēlēsies mirt. Un viņš skaitīs: Dievs, dod man dvēseles mieru. Pieņem to, ko es nespēju mainīt. Drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Ne mana, bet tava griba, lai notiek. Viņš nevar iedomāties dzīvi bez alkohola. Un kādu dienu viņš nevarēs iedomāties dzīvi vispār. Ne ar, ne bez alkohola. Jo viņš būs iepazinis tādu vientulību, kādu pazīst tikai retais. Viņš būs nonācis kraujas malā. Viņš vēlēsies mirt. Viņš vēlēsies mirt. Tikai alkoholiķis var precīzi saprast šādu un līdzīgu apgalvojumu īstu nozīmi. Dubultais standarts. Man bija dubultais standarts tevi pa citu lietu. Gribu dzeru, negribu dzeru, bet man bija dubultais standarts, ka no malas izskatās, viss ir labi, a īstenībā alkoholiķis dzeronīts. No malas izskatās labi, kā. Man tā bija. Tāpēc dubultais standarts. Bet te ir dubultais standarts, kas mani turēja gūstā kā aktīva alkoholiķi, arī piepildīja mani ar šausmām un apjukumu. Ja es nedzeršu, es nomiršu, sacentās. Ja es turpināšu dzeršanu, tas mani nogalinās. Jā, tā ir. Negribu dzeru un gribu dzeru. Gribu dzeru un negribu dzeru. Un man vēl bija gadījums. Ļoti labi jūtos, dzeru. Ja slikti jūtos, tad arī jāiedzer. Un nezinu, kā jūtos, arī jāiedzer. Man tā bija. Abas nevaldāmās domas grūda mani arvien tuvāk bedres dibenam. Domas bija tādas: ja es neiedzeršu, es nomiršu. Un otra doma bija: ja es turpināšu dzeršanu, tas mani nogalinās. Un abas nevadāmās domas grūda mani arvien tuvāk bedres dibenam. Es arī gāju uz to upura bedri, bet man izvilka ārā visu laiku. Es vairākas reizes centos upurēties. Kaut kādā veidā es tiku no tās bedres ārā. Tāpēc es saku: Dievs, es esmu tavs. Lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu 24 stundas dzert alkoholu, lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es gribu palīdzēt, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un šīs bedres dibens izraisīja pilnīgu mana alkoholisma pieņemšanu, bez jebkādām atrunām.
Tas bija ļoti svarīgi, lai es varētu atvesaļoties. Es izdomāju, ka tā slimība būs mana izlaidības slimība. Slimība tā ir, neiešu tur strīdēties, manas izlaidības slimība. Mana nē, es esmu vesels. Manam raksturam ir problēmas, manai aknai nepatika, ka es dzeru, un mana izlaidības slimība bija galīgi izlaidusies, un viņa saslima. Mana izlaidība saslima, un tagad viņa var atvesaļoties. Jo man arī nav problēmas, manam raksturam ir problēmas. Smieklīgi. Tā bija dilēma, kurai līdzīgu nekad agrāk nebiju pieredzējis. Bet, kā uzzināju vēlāk, tā bija nepieciešama, lai gūtu panākumus šajā programmā, lai mana izlaidība varētu atvesaļoties. Patiesībā. Jūtos es pateicīgs un mīlošs, jo man tad Dievs izsniedza pateicības un mīlestības izpletni, ar kuru es laižos no katra sava rakstura trūkuma mākoņiem uz pazemības laiku, neiekrītot tajā upura bedrē, jo es uzzināju, bedres dibens ir tad, kad es beidzu rakt, jo es varēju aizrakties arī līdz Austrālijai. Un man tāpēc ir jāskaita, mans radītāji, tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani tādu, kāds es esmu. Ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem katru mana rakstura trūkumu, kurš mani kavē būt noderīgam tev un maniem biedriem. Dod man spēku, izejot no šejienes un sākt no turienes, kur es esmu, tavu gribu izpildīt. Āmen! Āmen baznīcā, ienāca prātā. Pilnīga pieņemšana. Nu, es kā pilnīgi pieņēmu. Varbūt es vēl izvesaļošos kādreiz. Bet, ja jau kāds var, lai viņš pilnīgi pieņem. Es pilnīgi tāpēc tagad arī ņemos, jo es pilnīgi gribu pieņemties. Pilnīga pieņemšana. Gan jau viņa man atnāks. Jo tas vēl pagaidām man slikti. Noteikti tas ir tas ego, kad man jau problēmas nav, raksturam ir problēmas. Vai, piemēram, es jau neesmu slims, mana izlaidība ir slima. Un tāpēc mēs tie būsim. Tā būs mana izlaidība, mans raksturs, mēs visi kopā atzinām, ka esam bezspēcīgi pret alkoholu un ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas. Nu, ka mēs bezspēcīgi pret alkoholu mēs atzīstam, jo man nebeidzās ar tādu mazu iedzeršanu. Es mācēju izplānot sev ilgā dzeršanu, un es nemācēju dzīvot skaidrā. Es nevienu nepazinu, kas dzīvo skaidrā. Pazinu, kas nedrīkst dzert, jo es jau zināju dzeru, un viņš jau nedrīkst dzert, bet es esmu riktīgs vecs, gribu dzeru, negribu nedzeru, bet beigās gribu dzeru, negribu dzeru. Un tā man bija. Nu, pa miršanu, tik tālu, es saku, es vēl nenodzeros līdz miršanai, bet maz trūka, es jau upura bedri sāku iepazīt, jau biju tur ielaidis savas zondes, jau mēģināju aizbraukt, bet upura bedrē iedomājies, es vienreiz paņēmu daudz alkoholu līdz litru un pazaudēju tajā bardakā litru, pēc tam atradu, kad ar aku kabeli tāpat piedzēros bija. Litru pazaudēju, tur tāda nekārtība bija. Es visu laiku par to domāju, kā es tur šķūrētu, kā es cīnītos, es tikai piedzēries un varētu pacīnīties, jo ar viņu cīnīties ir tāpat kā ar vēja dzirnavām, kā tā tas ir. Tāpēc es centīšos. Mēs vēlēsimies kopā atmest dzeršanu. Sveiciens Vitai, slēptā reklāma
DVD ar Laurentu